Labdien, šodien mums ir tefteļa diena. Pulkstens ir 3. Mēs tikko izkastējāmies. Saule cep ne pa jokam. Virzamies Pludmales virzienā. - 26 grādi. Mēs viltīgi pārvietojamies pa Ēniņu. Šodien atkal pie mūsu mazajiem kūkainiem draugiem atnācām. Viņi joprojām ir bariem. Šogad neesmu vēl atklāt 24. gadā peldēšanas sezonu. Oktobra beigās, laikam es to izdarīšu šajā skaistajā zilajā okeānā. Un jā, tas ir noticies, šis baltais līķa, baltais cilvēks ir atklājis beidzot peldēšanās sezonu 20. kurā tur oktobrī? 25. 25. Interesants fakts. Neapzināti dabūju pagaršot okeāna ūdeni, viņš ietni sāļāk nekā jūras ūdeni. Pat ieskaloju acīs un acis sāka kost, es nezinu, kāpēc pa kāpūdeni tādu nikno. Saprot spāņu valodu, tad izskatās, ka viņi lielās par to, ka viņam tikai 27 grādi. Gaiss kondicionēts. Ejam iekšā mūsu iecienītākajā veikala, lielveikalā. Re, kur Euroniks arī ir sortiments, vismaz uz pirmo acu skatienu. Ļoti līdzīgs, portatīvie gaming krāsni. Lūkos priekš esam izbaudījuši. Tagad dosimies uz lielveikalu. Nopirksim kāds jūras veltes. Olīvītes, varbūt vēl pudelīt sangrijas, lai varam pasēdēt, pabaudīt vakaru. Tad jau gatavosimies rītdienas dienai. Citu rītdienu būs tā diena, par ko es vakar minēju, ka varētu būt tā, ka mēs tur brauksim uz Wildlife Safari parku, kur jau mēs esam pierezervējuši sev autobusu, kas sanāk 4 reizes lētāk viņu autobusu, nekā braukt ar sabiedrisko. Kāds hamona izvēle. Tā kā Ziemassvētku eglītes saliktas. Bet smaka te ir nereāli. Te pat vietējie gājuši tā aizvalkuši degunu. Labrīt, sestdienas rītā. Pēc kaut kādas pusstundas jau būs autobuss. Dodamies un tāds. 20-gadīgs diezgan netvērts autobusiņš. 5 eiro turpat sabiedriskais maksātu 10 eiro kaut kur vienā virzienā. Gaidām, dodamies. Vajag stilīgās mājiņas. Tas vienvietīgs. Pēc gan 2 stundām autobusā esam klāt. Tālu jau nebija braukt, bet katrā resortā pie katras viesnīcas piestāja savā veselu super britu turistiem. Mēs bijām tā kā pašā sākumā, autobus bija tukšs un tagad bija pilnīgi pilns. Un mums šobrīd laiks ir mazliet pār 10 un 5 mūsu autobus atgriežas, tā kā 7 stundām vēl kāds 5. Dodamies uz kastu un tad aplūkosim, ko šis
Kādus parks mums piedāvās? Pirmais mūs sveicina Japāņu karpas. Ieejas ir paziņojums, ka aizliegts filmēt, redzēsim, vai sanāks vai nesanāks, ko nofilmēt. Pamēģināšu, ko klausos nofilmēt. Cerēsim, ka būs ko parādīt. Pietiekām barībiņu, varēsim iemītniekus pabarot. Ļoti skaista oāzīte, viņam tie ierīkot. Es gribu ar viņu dzīvot. Es varu ar viņu tur dzīvot. Pasties, cik viņš smaki ir kāds dacīts. Čau, Pitu. Pitu, nāc šurp. Pitu, nāc šurp, nāc šurp, nāc šurp, Pitu. Pitu, nāc šurp. Nenāksi? Labi, čau. Tur brauks emu. Varans mirdīgs voljers. Kaķi mīlas savu kaķīti atrada. These snakes and these animals have a very important role in the environment, and they are the main responsible cause for taking care of small mammals and other small animals. So they can camouflage well amongst it. Tikko bijām superīgā šovā. Papagaļiem, čūskām un krokodilu mazuļus mums izrādīja ļoti lielā tuvumā. Un tagad esam iegājuši botāniskā dārza zonā. Nu, te ir simtiem dažādu kaktusu un vēl eksotisku augu. Tur. Un vēl viens. Tur vēl kaut kāds zaļš gekons iet. Viņiem paldies? Jā. Es pārliecinātu? Nē. Man angliškas. Kopumā voljers ļoti skaisti ierīkots un pat kuģa var akuru atstieptuši, lai tas izskatās autentiskāk. Agavas, kaktusi. Kur amerikāņu agavi. Ļoti iespējams, ka no viņas taisa tekilu. Wow. Tie uz augšu viņam ir baigi asi. Vādi čūsku kaktusi. Nezinu, vai viņi tā saucās, bet izskatās, jā. Gan ir episki. Viss sajūsmā arī par botānisko ekspozīciju. Viens redzēt tos kaktus, ka te dabiski aug, otrs no Āfrikas un no Amerikas savestos, kurus te noteikti nevar sastapt. Zato viņš grib no tādām lemu rastēm. Viņš nedarās. Kāpēc tu pret?
galvu. Viņš nedarās, nekas nepaliek uz rokām. Kāpēc tad mums valda Viņš priekš? vispār izskatās pēc beigtiem kaut kādiem šitām te. Kaut kādām zebīkstiem veiktām. Latvieši iguldās smilcaksmenī, kas iekšā savus iniciāļus. Šeit vietējie kaktusos to dara. Katram savs. Šaurā eja. Te točno var kaut kur uz kaut kā uzdurties. Nice. Un te jau adats ir aplaus, tāpēc, ka daudziem viņa sejā ir palikušas. Riktīgi džungļu sajūta. Tas šis. Šeit, ka ieeja ārā, to vairs nekad netiec. Kaut kāda alvēja koka. Izskatās pēc koka, ar alvējām lapas vietā. Ai, iedūrās galvā man. Manos dredos sapinās kaut kādi kaktusi. Tā plateniem patika, ja? Vairāk nekā pie vecmāmiņas uz palodas. Jau kaut ko paplašinās. No tādu skatu uz okeānu mums būs putnu šaus. Redzējām jau kādu ērgli, kondoru. Tauta ļoti daudz salasīsies. Strādā. Vai? Es gribu pastrādāt. Ir iespējas. Tev visi durvis šobrīd ir vaļā. Muéstrale la paleta, tenemos Darren Scavenger, Darling, Latino Hand, Dead Bodies They Found in Nature. Los buitres renados son de las aves rapaces más grandes que podemos encontrar. The Griffon Vultures is one of the biggest nocturnal, one of the biggest version predators we can find. Owen Barnold, Miguel Out, one of the biggest nocturnal version predators we can find. While eating, for example, and with that they avoid to get detected. Vamos a intentarlo una última vez. We're going to try it a last time. Y ahora sí, fuerte aplauso, big applause. You can see how she flies over the stage to make sure where the prey is and being able to fish at first. Pescado. These birds were very threatened during the beginning of the 20th century. Even though they normally are fishers, they can also eat small. Putnu šaus visiem patika. Īpaši episkie mirkļi, ka tev ērglis lido pār galvai 20-30 cm attālumā. Hay en la familia. En unos minutos te contamos más secretos. También puedes colaborar. Cada pequeña acción cuenta. Toma asiento y descubre cómo. Prepárate para sumergirte en el mundo de estos maravillosos mamíferos, valientes y familiares. Pronto vamos a tener el placer de conocer parte de la familia de leones marinos que viven aquí en Venezuela, en Fuerteventura. Vamos a Elvira y Cobo en Gara, 3 semanas de león marino para They can walk, they can run, and they can even climb rocks.
Eso, las focas se arrastran. Exactly, see instructor. And main Patagonian Sea Island, you will notice there is bigger than the previous. Minutes can weigh up to 350 kilograms. Con nuestra ronda disfrutando de actividad en Mrs. Wildlife, Fuerteventura. En Our Big Family. Jūras lauva šovs noslēdzies. Ļoti daudz pozitīvu emociju. Gan man, gan dāmām. Teikt, mums palika, laikam, pati interesantākā šī parka daļa, savānas daļa, ar ziloņiem, žirafiem, vispārējo. Lutmanova mūga tomēr palikusi svarīga priekš tiem pašiem zvēriņiem. Te ir ala ar reptīliem. Dosimies tūlīt iekšā. Komanda nāk. Ejam iekšā. Es sēžu kaut kāds guans. Jāsatās par tūsmu. Первые голые ящеры. Viņam vispār pat seja. Viņam seja izplūda uz zemes kaut čaudu. Re, kur viņi launģo tie aligātori. Viņš neiedarās. Tas arī neiedarās. Tie tur sēž mājā un mirkšķina acis. Pagaids. Donkijs pie sievas atnācis. Jā? Buras. Ko tu gribi? Ekar bruņaru pa cēni. Un garu visu klāstu. vietējie. Ir, protams. Tie nav vandas. Par tiem večiem paskaties, kā dragi. Tie vandas? Man liekas, šie vispār iedarās savā vietā. Tad paskaties, viņi zem dāteļu palmām. Un tur putni. Tie valodas, viņi nepatēm. Nezlosa valda. Tu gribi apēst kameru? Azaru. Izaru. Ļoti ideāli kvadrāti. Ziloņi baigi tāla. Tūmā vispār nav neviena. Ziloni. Mēs pagaidām neko no tevis neredzām. Ziloņi nogalina vairāk cilvēks nekā lauvas gadu laikā. Jā. Nu, tas bija viss, ko mēs no tevis redzējām, vecīt. Neredzēju, tur bija mazīga ziloņa šņunkurs. Mūsu Oāsis Wildlife Park apmeklējums tuvojās beigām. Tuļos tur gumazam autobusu virzienā. Visi satēra ļoti daudz pozitīvas emocijas. Un rīt jau lidojam prom. Vāksim mantiņas. Apkoposim savas emocijas un atmiņas. Un tad jau posīsimies mājās un gatavosimies
Un sāksim plānot kādu nākamo ceļojumu. Jo tādēļ tev, kad, lai dzīvot un pelnīt naudu, jau vai tādēļ, lai redzētu pasauli, izbaudīt laiku ar tuvajiem, ķert jaunas emocijas, kaut ko jaunu visu laiku redzēt. Tikko esam atkuši savu autobusu, apkārtojuši, tad kādām minūtēm 15 iebraucam uz mūsu pilsētiņu, iesim veklā, kaut ko iekāsim atpakaļ. Ir pienācis tas skumīgais moments, kad mums ir pēdējā diena Fuerteventurā. No apartamentiem esam ārā. Mums vēl dažas stundas līdz lidmašīnai. Nīkt ilgāk lidostā negribās. Tā kā brauksim, lai būtu pusotra 2 stundas pēc izlidošanas. Lidojam mēs uz Edinburgu, kur mums ir pārsēšanās uz Rīgu. Ielidojam vēlu vakarā, īsti pirms pusnakts, izlidojam no rīta. Tāpat kā ceļā uz šajieni, atkal paredzētu nakts lidostā. Diezgan pretīgs pasākums, bet ko darīt? Mēģinu ceļot maksimāli budžetīgi. Pirms pāris dienām redzējām, ka te būvē telpas. Tātad pavisam bijām aizmirsuši, ka te kaut kas vispār plānojās. Tagad ejot prom uz centru, izrādās te kaut kāds Japāņu kultūras, anime, mangas festivāls. Es esmu no tā mazliet patālu, bet mūsu jaunākais ceļabiedrs ļoti laimīgs, ka tika pie suvenīriņa. Tengo miedo tenerte, perderte después. Bésame, bésame, bésame mucho. Un tās izmirums. Visi ciet. Laikam vienīgais, kas būs vaļā, tas pārtiks veikals. Mazliet jāpaņem kaut kas padzerties. Esam lidostā, esam cauri drošības kontrolē pāris stundas vēl līdz lidošanai. Un teikti, ka Fuerteventuras lidostā ir ko patērēties lidostā. Neskaitām veikaliņi un arī kafejnīciņas. Tā kā uz priekšu skatīties, šo to noteikti esam vēl piemirsuši. Un lidostā tur tālāk terasītes, kuras var izbaudīt vēl pēdējos Kanārijas salas saulīti pirms aizlidošanas. Un tur nedaudz tālāk pa logu var redzēt okeānu. Ekscelenta lokācija lidostē.